Ņemot vērā pēdējās spēles, noteikti esat kaut ko pamainījuši savos treniņu procesos, vai var kaut ko pastāstīt vairāk par to? Treniņu procesā, var teikt, daudz neesam mainījuši. Sākam strādāt pie fiziskā nedaudz vairāk, bet tas, ko mēs esam pamainījuši, ir maiņas. Mēs esam sakārtojuši 3 maiņas, bet dažādu iemeslu dēļ šobrīd tās 3 maiņas, kuras mēs gribam, lai nevar būt, jo spēlētāji ir traumēti un cits vēl ir projām. Tāpēc mums tas īsti nesanāk, kā mēs gribam. Pirmo periodu un spēles sākumu pavadījāt visai labi, ar rezultātu 4-2 beidzāt pirmo periodu, taču otrais periods 7 minūtes un 5 vārdu zaudējums. Kas notika? Atslābums. Jā, atnācām laukumā, bišķiņi atslābām, bet pārsvarā jau mēs paši atdevām tās iespējas viņiem. Zaudējām bumbas laukuma centrā, stūros, daudz ļāvām viņiem izskriet 3-2, 4-2, un viņi izmantoja savas iespējas. Ja? Mēs paši, var teikt, atvedām tos gols mājās. Individuāli aizvadīja ļoti labu spēli, ieguva 4 vārtus un 1 piespēli, taču galēji rezultātu vēlamo tas nenesa. Ko var pastāstīt par komandas spēli kopumā un pie kā vajadzētu piestrādāt? Kā jau teicu, tas otrais periods mums neļāva pacīnīties par punktiem, tāpēc mums ir jāpiestrādā pie tā, kā mēs spēlējam savā zonā un kā mēs veidojam uzbrukumu pretinieku zonā. Jo mēs nedrīkstam zaudēt tik vienkārši tās bumbas, tas ir tas, ko komandai būtu jāpieliek. Un var teikt, ka viss ir gudri spēlētāji, bet taču kaut kādā brīdī piekusums vai, nezinu, pārspēlēta maiņa, tas liek kaut kā piebremzēt un nespēja visi domāt vienādi, un tad arī tās kļūdas rodās. Un kaut kur jāpieliek pie koncentrēšanās un komunikācijas, var teikt, tā varētu teikt. Paldies!